Pirms gada pēc pilsētas svētku pasākumiem uz ūdens Jēkabpils pilsētas pašvaldība sāka vētīt jautājumu par iespēju uz Dambja ierīkot apskaņošanas sistēmu. To vajadzības gadījumā varētu izmantot kā pilsētas svētku pasākumu organizatori, tā citu pasākumu rīkotāji. Jā, pēc pilsētas svētkiem pagājušajā gadā tiešām šis priekšlikums tika izskatīts, tika uzrunāti uzņēmēji, kuri ar to nodarbojas, lai apzinātu, cik tas aptuveni varētu maksāt un vai tas vispār ir iespējams. Abu krastu apskaņošana aptuveni tika aplēsta ap 45 000 eiro. Ņemot vērā, ka izmaksas ir samērā lielas, nauda 2015. gada budžetā netika iekļauta. Meklējot alternatīvas daļēji krasta apskaņošana vai apskaņošana tikai Viesturielas posmā, atrasts vēl viens risinājums, kas ir lētāks izmaksas, samazinot līdz 16 000 eiro. Vidusdaugavas televīzija jautāja pilsētā sastaptajiem cilvēkiem, vai vajadzētu pilsētas Dambi aprīkot ar apskaņošanas sistēmu. Lūk, kādas bija viņu atbildes. Skaņa kaut kāda jau bija pietiekoša, man liekas, ka. Tur tūma ļoti skaļi citiem. Bija pasākums tev vasarā, un viena saka, ļoti liels troksnis, nekā nevar saprast. Vispār varbūt ar tiem kaut kas, kā nav īstas tās, ka nevar saprast to mūziku. Varbūt nav kvalitatīva kaut kādā. Tā jau skaņa jau ir. Tik traki jau nevar cilvēki te blakus dzīvo, piemēram, Draudzības alēja ļoti labi var dzirdēt, man tur bērni dzīvo. Principā varētu ievietot, bet nezinu, es tā īpaši neesmu pievērsis uzmanību skaņas kvalitātei. Es domāju, ka diez vai nevajag paškam. Tā būtu lieka naudas tērēšana? Jā. Tāpat pasākumi ļoti maz notiek. 2 pasākumi gadā, lai iekārtotu to visu. Pēc 2 pasākumiem gadā tas ir tā kā, nezinu, nav vērts. Daugava ir viens no Jēkabpils pilsētas ievērojamākajiem objektiem, un apskaņošanas sistēmas ierīkošana uz Dambja iespējams atdzīvinātu šo zonu. Iedzīvotāji biežāk varētu baudīt pasākumus uz ūdens, tomēr jāizsver arī ieguldīto līdzekļu lietderība. Tādēļ pašvaldība lēmumu pieņemt vēl nesteidz. Ja budžeta līdzekļi ļaus realizēt iecerēto ideju, nauda apskaņošanas sistēmas ierīkošanai uz Dambja Jēkabpilī tiks piešķirta nākamgad. Aiga Kuzmina, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.